101. Neatkārtojams radio. Dzīvo šeit. Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Hei! Čau! Čau, Egon! Čau visiem, kas skatās, kas klausās. Rūciens ir sācies. Šodien solo rūciens. Sveiciens senioram Vaterlandē, ja Vācijā. Aizbrauc pastrādāt mazliet. Nu, ir jāpamaina vidi, ir arī man jāstrādā pagājušās nedēļas slimošana. Jo tu savukārt biji juniorlendā, ja? Es esmu juniorlendā, klepus gan vēl nelaiž vaļā, bet, mīļie, esmu vesels, esmu uz strīpus un rūcu. To droši vien pēc balss var pateikt. Bet par ko tad šīs dienas? Šodien? Par šīs dienas rūcienu. Jā, kā vienmēr būs viesi, protams. Es teiktu, jaunais, daudzsološais talants Kristaps Feldmanis, kurš pie mums arī ir viesojies, nevienreiz vien. Viņš Twitterī raksta, ka ir korķī? Šobrīd es redzu Kristapu te pie Radio 101 durvīm. Es domāju, te korķis uz iznākšanu varbūt. Tā ir, kā tu redzi, jā. Parunāsim arī Reini Pozņaku, Latvijas Automobīļu federācijas kartiņu komisijas vadītāju, par, teiksim tā, autosporta sākuma skolu, tā droši viņi varētu nodevēt. Noteikti būs jaunumi no Otstas.lv. Raivs Ermans, Otstas.lv runas vīrs ir ierindā, gatavs runāties un stāstīt. Noteikti būs jaunumi no Vess Motors, plus, mīļie. Egons jau teica, būs konkurss, un konkurss šodien tāds savādāks. Šodien, lai uzvarētu konkursā un tikt pie balvas, ir jāklausās. Ir vienkārši jāklausās. Es domāju, to jūs ļoti labi pieprotat, un tad arī uzzināsiet, vai jūs esat pietiekami klausījušies vai nē, jo atbildi jūs zināsiet tikai tad, jūs ļoti citīgi klausieties tajā, ko es runāšu ar Antu Jansonu, Vess Motors, Toyota reklāmas daļas speciālisti. Un pašās beigās, protams, par to, kas tad sagaida mūs šajā nedēļas nogalē, kā teikt, motorizētajā pasaulē. Starp citu, Egon, par to hokeju mēs sākām runāt. Un, redz, tur ir interesanti, ja KHL tā sezona šobrīd ir tā kā viducītī, tad viena cita sezona, starp citu tieši par vāģiem runājot, ir sākusies Žiguļu kausa 2013. Iedomājies tādu lietu. Un neviens cits, kā mūsu pašu Rīgas Dinamo galvenais treneris Arts Ābols ir debitējis šajā Žiguļu kausā. Jā, šito es nezināju. Stādies priekšā tādu lietu. Viņš ne tikai par hokeju kaut ko zina, bet arī māk to stūri. Pēc tam nevis tikai zina, jā, bet šajā gadījumā arī tu zini, uz diviem ratiem esat laidis, jā? Jā, klausies, viņš tādu rītīgu kaskadi ar cienīgu triku ir izpildījis, un pie tam, kas ir svarīgi, pēc braukšanas uz diviem ratiem, viņš ir atgriezies atpakaļ uz 4. Un arī finišēs, starp citu, nemaz netik sliktā vietā, man liekas, otrā desmitnieka sākumā. Tas nozīmē, ka, kaut kāds 11. rezultāts. Šajā gadījumā jauns uzreiz teiciens ir nevis Ābols no Ābols tālu nekrīt, bet Ābols vienmēr krīt uz 4 ritiņiem, jā. 4 rati LV. Šajā gadījumā apsveicam Artu Ābolu ar iestāšanos arī, kā teikt, autosporta klanā, ja, jeb mūsu pulkā, protams, prieks par to. Tā kā, nemaz tik tādas hokejs no tā autosporta nav. Viņi nemūdēs, nelēs meitenē gaidīt tik ilgi. Bet Anta Jansona no Vess Motors Toyota jau ir gatava sarunai, un pie mums studijā šodien ciemos ar 3. konkursu, bet par to mēs pēc tam. Sveika, Anta! Labvakar. Starp citu, šo raidījumu, ja es teiktu tā, ar rūcienu noslēdz zaļās Toyotas ģimenes dienas konkursu maratona 3. kārta. Citiem vārdiem sakot, šī ir pēdējā iespēja jums, mīļie, tikt pie dāvanu kartes no Vess Motors Toyota. Tā es pareizi sapratu. Tieši tā. Kā arī piedalīties lielajā fināles sacensībā jau šo sestdienu un iespējams tikt pie galvenās balvas Toyota Yaris hibrīda auto uz veselu nedēļas nogali, pie tam ar pilnu degvielas bāku. Par to mēs sarunas izskaņā, tā ka sekojiet līdzi, jo atbildes slēpjas tieši šīs dienas sarunā. Bet tagad Anta pastādīs, es domāju, drīzāk Anta atgādinās par to, kas tad ir zaļā Toyotas ģimenes diena un kāda tad tā īsti notiks. Šis ir pasākums visai ģimenei un draugiem, kura mērķis ir sagādāt prieku un pozitīvus kopā būšanas mirkļus. Un ļoti interesanti, ka tieši zaļā Toyotas ģimenes diena ir diena, kad Vess Motors autocentru apmeklējums pārvērtīsies spēlē. Un tas nozīmē, ka mēs kopā ar mūsu draugiem esam izveidojuši uzdevumu labirintu, jeb orientēšanos autocentra telpās ar 22 kontrolu pieturām. Un apmeklētājs sagaida aizraujoša cīņa par dažādām balvām, atraktīvu uzdevumu veikšana, testa braucienu, konkursi un priekšnesumi. Tad būs gan lieliem, gan maziem, būs ko darīt visu dienu. Tieši tā, un īpaši par pašiem mazākajiem pasākumu apmeklētājiem,
būsim sarūpējuši savu bērnu pilsētiņu ar dažādām atrakcijām. Un pārējiem visiem būs iespējams izbraukt ar elektrovelosipēdiem, protams, arī ar mūsu hibrīda automobiļiem. Būs arī konkurss izcilākais ekobraucējs, kur braucot ar Jāras hibrīdu būs jāuzrāda zemākais degvielas patēriņš. Un pasākuma dienā uzstāsies bērnu kolektīvi ar priekšnesumiem, būs automodelīšu sacensības un daudz kas cits interesants. Un tad par to, kad tad viss notiks. Šis pasākums ar vienādu programmu norisināsies abos Ves Motors autocentros jau šo sestdienu, tas ir 24. novembrī, jau no 10:10 no rīta līdz 6 vakarā. Tad, man izklausās pēc tādas rīktīgas zaļās Toyota ģimenes dienas tu teici elektrovelosipēdi, hibrīda auto, ekobraukšana. Saki, vai ik viens, kurš šobrīd mums skatās vai klausās, var tad piedalīties šajā zaļās Toyota ģimenes dienās? Un tad, kur tieši tas notiks? Tu teici abos autocentros. Kuros tas ir? Jā, tad, protams, šo dienu laipni aicināts apmeklēt ik viens, tā kā mīļie Radio 101 klausītāji un skatītāji. Ielūdzam jūs visus uz Ves Motors zaļo Toyotas ģimenes dienu tuvākajā Ves Motors autocentrā. Tas ir vai nu Pārdaugavā, Ulmeņa gatvēs 125 vai Berģos Rīgas Siguldas šosejā 2. Es domāju, ka pati interesantākā lieta ir tā, pirms doties uz turieni, kā tad tas viss īsti notiks. Tu teici 22 pārbaudījumi, nav joka lieta, izklausās pēc diezgan aizņemtas dienas, notikuja bagātas dienas, bet kā tas īsti viss notiksies? Tas sākas tā, ka ierodoties autocentrā, ģimene vai draugu kompānijai tiks izsniegta kontrolkarte, kurā ir aprakstīti veicamie uzdevumi un balvas, ko var saņemt tos izpildot vislabāk, ātrāk vai atraktīvāk. Savukārt par katru uzdevumu ir atbildīgi mūsu draugi, kas nozīmē, ka katrs uzdevums ir viena mūsu draugu pietura, un ģimenei ar savu kontrolkarti jādodas uz pieturām un jāvāc zīmodziņu, bet savukārt zīmodziņus ģimene saņem par katru paveikto uzdevumu. Un, kad ģimene visus uzdevumus ir izpildījis, tad kontrolkarte tiek iemest lielajā izlozes urnā, un dienas beigās katrā autocentrā mēs izlozējam vai arī apbalvojam tās ģimenes, kas iegūst dažādas specbalvas un arī lielo mūsu galveno balvu, kas ir Jāras hibrīdu uz nedēļas nogali un spā atpūtu Siguldas viesnīcās. Bet, tā kā mūsu galvenais mērķis ir prieks un labas emocijas, tad mūsu draugi būs sagatavojuši dažādas suvenīrus un specbalvas. Tad Ves Motors Toyota draugi dāvās balvas, arī pats Ves Motors Toyota dāvās balvas. Principā es saprotu, ka bez balvas nepaliks teju gandrīz neviens. Sanāk, ka katrs ir sarūpējis balvu, bet ko tad jūs paši Ves Motors Toyota esat sarūpējuši kā pārbaudījumu? Jo saprotu, katrs jūsu draugs ir, liks priekšā kaut kādu uzdevumu. Kādu uzdevumu jūs liksiet priekšā saviem viesiem? Tātad, kā jūs iepriekš teicu, katrā autocentrā kopā būs sarūpētas 22 kontrolu pieturas, tātad 4 no tām būs mūsējās Ves Motors. Piemēram, pieturā prieks mīt arī lietotā auto, sekojot kartei būs jādodas uz mazlietotu auto nodaļu un visiem kopā jāveic kāds uzdevums, to es šobrīd neatklāšu. Atvaino, Egon, šis labi izklausās. Prieks mīt arī lietotā auto, tas tā kā mīt grīdā domāts. Vai labi sanāk? Atvaino. Un viena pietura būs veltīta jaunajam Toyota sporta auto GT86, kur būs smalki jāizpēta auto salons, šis tas jāatrod un jāizveido kolāža. Tad vēl būs iespējams aplūkot jaunās paaudzes Auris un Verso lielformātu fotogrāfijas pirmo reizi pie mums, jo šie modeļi nonāks autocentros jau nākamā gada sākumā. Tur arī būs tāds interesants uzdevums, ko arī šobrīd, protams, neatklāšu. Tad vēl būs arī pietura, kas veltīta Toyota 75 gadu jubilejai, kur uzdevums būs saistīts, protams, ar faktiem no Toyota vēstures. Savukārt mazliet azartiskā noskaņā ik viens varēs pierādīt savas prasmes ekobraukšanā ar Jāras hibrīdu un piedalīties konkursā izcilākais ekobraucējs. Tad faktiski jau tu pačukstēji priekšā, ka tie atapīgākie var jau mazliet palasīties Toyota 75 gadu garo vēsturi, jau paskatīties špikeri, kādu uzrakstīja tā kā skolā savā laikā un gal galā arī trenēties ar savu automobīlu ekobraukšanā uz darbu un mājām. Tieši tā. Bet paralēli tām mūsu pieturiņām mēs, protams, arī vadīsim viktorīnas, kurā varēs laimēt mūsu suvenīrus, un mūsu konsultanti vadīs hibrīdu modeļu prezentācijas tādā ļoti brīvā atmosfērā. Tā kā šis ir par to, ko darīsim mēs, bet to, ko ir sagatavojuši mūsu draugi, var lasīt mūsu mājaslapā un arī mūsu Facebook un draugiem lapās.
Nu, ko, izklausās, ka šis ir viens pasākums, kuru noteikti nedrīkst palaist garām, kā jūs dzirdējāt. Tas tiešām būs pasākums visai ģimenei. Un, ja kaut ko nepaspējāt saklausīt, kā jau Anta teica, vairāk informācijas par zaļo Toyota ģimenes dienu var atrast www.ves.lv. Egon, ko tu dari sestdien? Uz ģimenes dienām, lai... Tieši tā, un es tev paķeršu līdzi. Ok. Es zinu, ka augsts būs, varbūt bišķiņi, un tu negribēsi ar Ričuku mīties, bet tagad, mīļie, pievēršamies zaļās Toyota ģimenes dienas pēdējiem 3. konkursam. Klausītāji, jau tagad traki griež augšā. Griež jau augšā un pogas spīd jau iepriekšējos 2 raidījumos, starp citu uzvarētāji ir noskaidroti. Tagad mums atliek uzzināt, kurš būs 3. veiksminieks, ja es teiktu gudrinieks, kurš piedalīsies fināla sacensībā jau šo sestdien zaļajā Toyota ģimenes dienā un cīnīsies par galveno balvu Toyota Yaris hibrīdu uz nedēļas nogali ap pilnu degvielas bāku. Bet ja uzvaram šodien konkursā, tad mēs vēl tiekam pie dāvanu kartes. Tieši tā dāvana 30 latu vērtībā no Ves Motors. Ideāli. Nu ko, šīs dienas konkursā pārbaudīsim, cik uzmanīgi jūs mīļais esat klausījušies manu un Antas Jansons sarunu. Tātad jautājums būs par to, ko tikko dzirdējāt. Tātad, cik kontrolu pieturas būs izvietots katrā Ves Motors autocentrā zaļajā Toyota ģimenes dienā šo sestdienu? Un man ir 3 atbilžu varianti. 11, 18 vai 22. Tālāk studijā jums ir zināms, jo pogas mirdz vienā mirdzēšanā. Halo, labvakar! Kas mums ir sazvanījis? Inga. Čau, Inga! Čau. Kā tev klājas šajā vēl nezīmīgajā vakarā? Nu, forši, ja jau skan raidījums Rūts, tad ko tu labāk vēl var vēlēties? Nu ko, prieks, prieks, ka tu Rūts ar mums, un, nu ko, droši vien klausies par zaļajām Toyotas dienām, vai pašai, starp citu, sestdien ir plāns doties? Vēl nekas nav ieplānots. Aha, nu ko, ir viens labs veids, kā ieplānot šo piespiedu brīvprātīgā kārtā. Nu ko, tev ir jāatbild pareizi uz manis uzdoto jautājumu un aiziet. 22 kontrolu pieturas. Inga, man ir prieks, ka tu tiešām cītīgais klausies. Yes! Nu ko, Inga, malacis viens no mūsu lojālākajiem rūcējiem un apsveic tev uzvaru šajā 3. konkursa kārtā. Es tikus pie Ves Motors dāvana kārta 30 latu vērtībā, bet pats svarīgākais. Tu sestdien dosies uz Ves Motors zaļo ģimenes dienu Toyota autocentrā un cīnīsies par galveno balvu Toyota Yaris hibrīdu uz veselu nedēļas nogali ar pilndegvielas bāku. Inga, paliec aizkad ar Egonu un sarunāsim, kā tad ar tevi sakontaktēties. Apsveic vēlreiz tev. Nu ko, Toyotas zaļā ģimenes diena jau šo sestdienu, vai visi sagatavošanās darbi ir gatavi, Anta? Jā, mēs cītīgi kopā ar draugiem strādājam, tā kā viss būs gatavs ar pozitīvām emocijām, visus gaidīsim pie mums ciemos, tā kā, tiekamies tad visi sestdien tuvākajā Ves Motors autocentrā Kārļu Ulmeņa gatavē 125 vai Berģos Rīgas Siguldas šosejā 2, bet ja vēl kādam ir kādi jautājumi, tad apmeklējiet mūsu mājaslapu www.ves.lv. Nu ko, Anta, tiekamies sestdien un paldies tev par sarunu. Paldies! Čau, atā! 101. Ves Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Jā, nu ko, ir viena lieta, ko mēs ar Antu Jansonu no Ves Motors Toyota vēl nepaspējām pateikt, pareizāk sakot, mazliet piemirsām, un tā lieta ir sekojoša. Ja mani klausās pagājušās nedēļas Ves Motors zaļo dienu ģimenes dienu konkursa uzvarētāja, tad man ir liels lūgums, vai tu lūdzu varētu asūtīt savus kontaktus vēlreiz uz Egons@radio 101.lv. Tātad pagājušās nedēļas Rūts raidījuma Ves Motors zaļo ģimenes dienu konkursu uzvarētāja. Lūdzu atsūt vēlreiz savus kontaktus uz Egons@radio 101.lv un tiekamies ar tevi sestdien Ves Motors autocentros, bet vēlreiz gribētu atgādināt, ka Ots.lv galīgi nesēž žoks slēpī salikuši, viņi ne tikai apmeklē saviesīgus pasākumus, viņi ne tikai ciemojas pie mums studijā, bet arī aktīvi nodarbojas ar inovatīvu risinājumu meklējumiem. Jūsu, mīļie klausītāji, ērtībām, un par to arī būs šī vakara saruna ar Ots.lv. Galveno, es pat teiktu, runas vīra Rāja Vērmani, es domāju, ja mēs izveidot... Kamēr tas otrs ģekšā patīkā, man teikā galvenais. Jā, man vienkārši neslēdz mikrofonu, iekšreiz kaut ko liek, laikam nesamulēt, kamēr tu to stāstīji, ja? Jo, zin kā, nē, tas ir fakts, mums te ir savu kārtību, ja? Bet atceries to, ka ja Dainis būtu tā vietā, es arī teiktu, ka galvenais vīra. Tas ir normāli. Kurš ir galvenāks vispār? Es? Tieši tā. Egon, viņš ir šeit. Nu, ko, ja mēs par Otstām runājam, tad cik gribu atgādināt arī to, ka Otstas.lv
rīko loterijas, starp citu jau veselu mēnesi, domāju, ka lielākā daļa no jums to ir pamanījis. Ja atceramies, tad veselu mēnesi jau no 22. oktobra līdz 21. novembrim, tātad tas līdz šodienai, jebkurš iegādājoties Otstas polisi, otstas.lv mājaslapā, Otstamātā vai arī izmantojot iPhone aplikāciju, automātiski kļuva par loterijas dalībnieku. Bet, Raivi, saki man tā, vai tad viss jau ir beidzies? Es biju baigi sagatavojies šodien, domāju, pirms atnākšu pie mikrofona, tad, kad viņi ieslēgs, ko es tagad teikšu. Un es tad teikšu, ka man ir viena ne tik laba ziņa, un viena laba ziņa ir. Tad gribētu ar labo, ziņneši sāk ar slikto, savādāk viņi pēc tam ne ar ko nebeidz, ja viņi pasaka slikto. Nu, tas sākam ar slikto. Jā. Nu, tas ir par šo te riepu akciju, ko autoriepu nams mums piedāvā, laipni, un pa lielam viņi ir gan laba, gan slikta. Faktiski ir līdz 23:59, vēl ir normāli šovakar, jā, vēl ir laiks nopirkt polisi. Otstas LV portālā, Otstamātā, diez vai to vairs izdosies izdarīt. Līdz cikiem strādā CSDD? Kā kurš? Līdz 5 pārsvarā. Līdz 5. Pat pirmdienās mums, kad Bauskas jau līdz 7. Tā pārējā līdz 5. Nu, vēl 5 minūtes. Un vai no iPhone, vai no izmantojot iPhone aplikāciju, jā. To var izlīt līdz 23:59, pastieties savās polisēs, nezinu, īziņās vēl kaut kur. Varbūt, ka polis vēl ir mēnesi, vēl ir, 29 dienas palikuši līdz polises beigām, tad jau mēs droši varam ņemt un pirkt un piedalīties loterijā. Tātad vēl šovakar līdz 23 līdz pusnaktī. Tieši tā, naktī varam izmantot otstas.lv pakalpojumus un cienījamie Radio 101 klausītāji un skatītāji, varbūt tieši tev palēmēsies iegūt 300 latu ziemas riepu iegādē no autoriepu nama. Starp citu jau pieminēja, ka, ja polis var iegādīties, tad, ja ir mēnesis pirms, viņi ir vienkārši beigusies tieši tā. Vēlam jebkurā gadījumā veiksmi visiem, kas piedalījušies un kas piedalās vai piedalīsies. Gaidīsim, protams, arī rezultāts, noteikti, kad tuvākajās, tā kā nākamajā nedēļā vai tam līdzīgi arī paziņosiet to, kurš tad ir tas. Tu diezgan ātri pasākums sarēķi. Protams. Bet, Raivi, tagad par tiem jaunākiem jaunumiem no Otstas.lv, ja pareizi esmu sapratis, jūs esat atraduši vēl kādu veidu, kā nokļūt pie cilvēkiem un arī palīdzēt viņiem, starp citu, apdrošināšanu jautājumos. Ko tad jūs esat labi sadarījuši? Nē, mēs te baigi iepriekš domājam par to, kādā veidā mēs varētu kļūt tuvāki lietotājiem, atraktīvāki, pretīm nākošāki. Tad senioram bija ideja par to, ka mēs varētu apkopot portālā kaut kādas, domas cilvēkiem par apdrošināšanu jautājumus galvenos un vēl, un tad radio ēterā uz viņiem tad atbildēt vēl, un tas viss mums tā kā divi brīnišķīgi vārdi. Viens ir kaskadējās, otrs eskalējās, kaskadējās uz leju, eskalējās uz augšu, un tad mums eskalējās tas pasākums līdz tam, ka mēs esam nolēmuši aktīvi piedalīties socializēties. Beidzot ņems un socializēsies. Jā, tad tie būs pa lielam tie trīs, laikam, ka galvenie, kas mums ir draugiem LV, Facebooks un Twitters. Ar kuru palīdzību mēs arī ritīgi socializēsimies. Twitters vairāk tiks izmantots tādam kā tehniskajam supportam, respektīvi tur visu kaut ko varēs rakstīt par to, kas nepatīk, neapmierina un nezinu, piemēram, Daugavpilī Otstamāts pēkšņi nedrukā vai nezinu, Bauskas ielā. Jā, ekrāns mirgo un vēl un tā tālāk un tā joprojām. Un tad automātiski arī tas ne automātiski, bet tur būs otrā pusē normāls cilvēks, kas arī atbildēs. Un mēs arī reaģēsim ļoti laicīgi un ļoti ātri uz šīm te lietām un risināsim cilvēkiem šos te kreņķus arī ar Twitter palīdzību. Jā, kā tas strādās Facebookā un draugos? Facebookā un draugos es saprotu, ka tur es teikšu, es neesmu nenormālais sociālais čalis. Man ir normāli patāls viss tās lietas, bet cik es sapratu, tad Facebooks un draugiem tur arī var sekot līdzi un tām visām lietām. Un tur gan vairāk droši vien būs domāts kaut kādiem jaunumiem, aktivitātēm, kur palasīt kaut ko Otstas.lv, ko interesantu raksta, gan par sevi, gan par apdrošināšanas tirgu, gan, tad vienalga īstenībā par ko, kas mums liksies interesants un arī varbūt kādam citam. Kad jūs Otstas.lv esat plānojuši sākt šo te akciju, šos te socializēšanos, tā teikt? Mēs šodien reāli pateicām, ka līgums ir ok, tas nozīmē, ka uz nākamās nedēļas beigām mēs iesocializēsimies. Yes, tātad, vai šī lieta būs tā kā uz palikšanu, vai šī ir, teiksim, tāda, kaut kādā laika sprīdī mērām akcija? Tur jau laikam baigi neko laika sprīdī nevar mērīt. Ja tu tur esi, tad tur esi. Tad attiecīgi, jūs tur esat būsiet, par uz palikšanu. Mēs esam interneta portāls Otstas.lv, tad acīm redzot arī jābūt arī tur ir, skaidrs. Tātad skaidrs ir viens ideja ir ļoti laba. Es uzreiz pasaku. Man arī patīk. Sociālajos tīklos gal galā, vismaz viens liels vairums mūsu visu ir, un kur tad vēl labāk uzdot šos te jautājumus, vai varbūt nokomentēt un likt jums Otstas.lv cilvēkiem. Gluži kauns zvanīt un teikt kaut ko
sliktu par kaut ko. Jā, bet mums jāatzīst, ka šis te tālruņa variants, nu tātad zvanīšanās arī savā ziņā kaut kur kļūst vecmodīgs, tā ka, nu, izmantosim mūsdienīgas tehnoloģijas un visu, ko viņas piedāvā. Gal galā vajag jau kaut kā tu, nu, brīvo laiku galīgi iznīcināt. Jā, malači. Bet, zini kā, Egon, ar to runāšanos, mēs nekur neatkāpsimies. Mēs vienalga runāsim un rūksim par visu, kas ir svarīgs jums un mums. Varbūt tad tieši par šo tēmu seniors jau šo ideju pasvieda, vai otstas.lv arī kaut kādā veidā prezentēs Rūts raidījumā šeit 101 radio šīs te varbūt labākās idejas no lietotājiem vai labākos jautājumus vai komentārus. Tā doma ir tāda, kad izmantot šos te, nezinu, sociālos ruporus, kā lai apkopotu cilvēkiem interesējušās lietas, un tad arī, nu, viņas jau droši vien, ka vairāk un mazāk ir visiem vairāk mazāk līdzīgas, gan sociālajiem tipiņiem un tipāžiem, gan arī vienkārši radio klausītājiem, parastiem mirstīgiem. Nu, tad mēs radio ēterā arī pastāstīsim par to, kas tur ir cilvēkiem bijis svarīgs, un arī radīsim arī risinājumu, arī stāsim tās lietas, kā viņām vajadzētu būt. Nu ko, tātad pa lielam mums viss ir skaidrs. Es domāju, otstas.lv jau ir tik ļoti tuvu mums un būs vēl tuvāk, mīļie, arī sociālajos tīklos no nākamās nedēļas. Tā vien liekas, Raivi, jūs darat visu iespējamo, lai jums, mīļie, un arī mums nekad nebūtu jāsaka, ka, nu, nezināju. Nu tāda varianta vienkārši vairs nebūs. Prieks par jūsu apņēmību, godīgi sakot, nevar vien sagaidīt, kad nāksiet klajā ar nākamajiem jaunumiem. Nu, jums laikam darba pilns rokas. Ir lietas vienkārši, ko es šodien stāstu, tāpēc, ka kaut ko citu nevar pastāstīt. Aha, nu tas tā ir mazajai intrigai, dzirdējāt, jā? Ir darba pilnas rokas, otstas.lv tik tiešām neznauž ziemas miegu, kā saka, un būs vēl daudz jaunumu. Es ļoti ceru jau tuvākajā laikā, lai jums izdodās, lai IT pasauli ir ar jums, jo, kā mēs zinām, arī tajās binārajās ciparu sistēmās reizēm ieviešās. Galvenais ir tā, lai mēs mēģināsim to aiznest tā, lai tas saprotams ir visiem. Protams. Tas nav tikai, nu, tiem binārajiem, saprotam. Tieši tā. Nu ko, Raivi, paldies tev un visai lielajai otstas.lv komandai par darbu un par sarunu tev šovakar un tiekamies pavisam drīz. Jā, labi. Ok, davai, čau. Radio 101. Reiz dzīvoja 3 ļaundari – Čakaris, Besis un Kreņķis. Viņi rija visu labo cilvēku laiku un priecājās redzot, kā ļaudis čakarējās, mēģinot apdrošināt savus auto. Taču 3 kaitniekus pamanīja otstas.lv. Komanda ar ērtiem un labiem risinājumiem auto apdrošināšanā. Tagad cilvēkiem klājas daudz labāk, jo apdrošināt savu auto otstas.lv ir ātrāk, ērtāk un mierīgāk. Ienāc www.otstas.lv un dzīvo zaļi. Laikraksts Diena pēta, kam pieder Latvijas pilsētas, cik liela teikšana pašvaldībai, kādi uzņēmēji valda un kas tavā pilsētā izdarīts pēdējos 3 gados. Piedalies pētījumā, izsaki viedokli par savu pilsētu portālā Diena LV. Jau šodien Dienā lasi pētījumu par Cēsīm. Kad ārā ir drūms rudens, Vess Motors rīko svētkus. Šo sestdienu Ulmaņa gatvē un Berģos Vess Motors ielūdz uz zaļo Toyotas ģimenes dienu. Šajā dienā autocentru apmeklējums pārvērtīsies atrakcijā. Nāc ar ģimeni vai draugiem un piedalies orientēšanās sacensībās autocentrā ar 20 kontrolu pieturām un balvām. Pārsteigumi, testa braucieni, konkursi, priekšnesumi un bērnu pilsētiņa. Šo sestdienu Ulmaņa gatvē un Berģos tiekamies Toyota zaļajā ģimenes dienā. Vairāk Vess.lv. Pieslēdzies 101. Vess Motors, Toyota un otstas.lv piedāvā 101. Rūts. Rūcam tālāk. Mūsu platuma grādos mīļošie autosporta veida sezonai, nu tā kā vajadzētu noslēgties jau vasaras beigās, taču savādi gan, ne? Mūsu džekā vienmēr pierāda pretējo un vēl rudens pusē notika pēdējie mači, protams, ka runa ir par kārtīgu. Jāsagodīgi, kādu laiku neesam runājuši par šo sporta veidu, bet, nu, sezona ir galā un būtu jāzina, kāda tad viņi ir bijusi un kas ir gaidāms nākošais gads. Un tāpēc šodien studijā esam aicinājuši Latvijas Automobīļu federācijas kārtinga komisijas vadītāju Reini Pozņaku. Labvakar, Reini. Labvakar. No čau. It kā kārtings skaitās tā kā autosporta pamats, ja teiksim tā, sākuma skola, pieņemsim. Tāda kā ābēc tiem, kas savas autosporta gaitas vai vismaz grib saprast, ar ko tas viss sāks un noķert to adrenalīnu. Kā īsti ir, Reini, ar kārtinga popularitāti un to sportistu aktivitāti Latvijā šobrīd? Nu tā, sāksim ar tādu ļoti lielu tēmu. Jā, nu tur droši vien var 2 daļās to visu sadalīt. Kartings ir gan autosporta ābēc un pirmie soļi mazajiem motosportistiem, lai kļūtu par lieliem motosportistiem.
Un otra daļa kartings arī ir ļoti populārs kā hobija sporta veids. Teiksim, tiem, kas vairs nepretendē uz lieliem autosporta sasniegumiem, tas ir faktiski lētākais, laikam, no, varētu teikt, autosporta veidiem. Un īstenībā tieši šis virziens šogad Latvijā ir diezgan lielu uzrāvienu iegūs. Ir tāds kartinga sacensību seriāls, kas saucās ProKart, kurš tieši ir veidots priekš šādas publikas, kur ir notikušas 8 sacensības šogad, ar vidējo dalībnieku skaitu ap 80 dalībniekiem. Ļoti labi. Jā, un cerams, ka tas tāpat turpināsies arī uz priekšu, jo tas ir labi arī kartingam kopumā, jo varbūt kāds pēkšņi sevī sajūt lielu sportistu. Un attiecīgi kāp tālāk un augstāk un sāk braukt Latvijas čempionātā un Baltijas čempionātā. Respektīvi tāda laba bāze, no kuras var rasties arī tiešām autosportisti. Tad visi tēti un visas mammas, kas tagad klausās mūsu šīvakara rūcienu ar Reinu Pozņaku, kurš būtu galvenais vīrs tajās kartinga lietās Latvijā, sarosieties, ja gribat savu atvest, tā teikt, jau laist tajās autosporta gaitās un saredzat, ka tā varētu būt tā viņa lieta, droši vien tas ir tas sākums, ja? Tas ir sākums, jā. Kā tad ir ar to aktivitāti kartingā Latvijā pavisam tā kopumā, ņemot, tie sportisti, cik lielā apmērā vispār viņi ir mērām? Es domāju, varbūt pat kopā skaitot, varbūt amatierismu, teiksim, līmenis un šie te profesionālai braucēji. Man vienmēr liekas, ka viņi ir ļoti daudz, jo kartings tomēr ir pieejamāks nekā, tur lielais autosports un tā. Protams, jau vēl pieskait viss vīrs kartinga braucējs un daudzās sacensības un seriālus, kas tur tiek rīkots, tad jā, tas varētu būt masveidīgākais autosporta veids. Ja mēs dalām tā visvairāk pa grupām, tad Latvijas čempionātā to dalībnieku nav varbūt sevišķi daudz, kaut kur ap 30. Tas ir viss klases kopā ņemot, jā? Jā, viss klases kopā. Un tad jau minētajā ProKartā ir kaut ap 80 dalībnieku. Un vīrs kartingos grūti pateikt. Tur ir ļoti daudz mālači. Starp citu pieminot to Latvijas čempionātu kartingā, bet pie mums, domāju, ir redzēts arī, ka igauņu puikas brauc un liešu puika brauc. Tā ir? Jā, tieši tā arī ir. Un šis gads bija labs pierādījums tam, kad acīm redzot visām 3 Baltijas valstīm vislabāk būtu rīkot kopīgu seriālu, kas ir Baltijas čempionāts. Arī prestižs buvo augsts līdz ar to, jā? Tieši tā, ir daudz dalībnieku, augsta konkurence, līdz ar to cits izaugsmes līmenis. Un tāpēc arī šogad Latvijas čempionātam bija tāds jauns formāts. Latvijā notika 4 sacensības, bet viņas bija vai Baltijas čempionāta posmi, vai Lietuvas un Igaunijas apmaiņas posmi. Kā rezultātā dalībnieku skaits visās sacensībās bija apmēram ap 100 kopā. Super. Un tas uzreiz ir pilnīgi cits līmenis, cita garša. Protams, un tur arī ir ko redzēt visdienas garumā, galvā ne tikai braucējiem. Starp citu, par tādu vienu interesantu lietu. Redz, autosportā Latvijā ir tomēr, lai kā arī nebūtu, ir pierasts pie tās pārmantotības, šīs dinastija lietas tajā. Kartingā ir līdzīgi? Brauc tēli. Kartingā ir līdzīgi, jā. Ir tādas pāris dinastijas, kas turpina tradīcijas, jā. Protams, ir arī vairāki, teiksim, citu disciplīnu braucēji bērni, kur sāk braukt kartingā šobrīd. Jā, bet tā laikam tas arī notiek, jo Āķis Lupā mierreiz atbrauc ar īres kartingu izgāzi un ir, es pats to par sevi arī zinu, jo pirmo reizi, kad es izbraucu ar īres kartingu, man likās, viss par šito, krūtāks nekas nav vienkārši. Klau, ja mēs runājam par šo te, tā kā naudas lietu, to mēs nevaram neaizskart. Kā ir ar to mūsdienīgo kartingu? Mēs esam redzējuši, protams, arī retro kartingu mačus, kas ir ļoti, ļoti interesants pasākums, vispār no malas viņu jau vērot, bet kā ir ar tādu, mūsdienu kartingu? Nav tā, ka tās izmaksas arī ir izaugušas līdz tādam kapitālam kosmosam. Cik vispār maksā tāds, normāls konkurētspējīgs kartings šodien? Tas, protams, atkarīgs no klases grupas un tā tālāk, bet pāris tūkstoši eiro tie ir. Tas nav tik traki. Tas nav tik traki. Protams, jebkurš tehniskais sporta veids nav lēts šā kā tā, ja? Bet es domāju, ka ar tādu hokeju
bērnam, kurus līdz jāpēr katru pusgadu jauns, kartings pilnīgi mierīgi varētu konkurēt. Tieši tā, nu tad vēlreiz varam aizināt vecākus, nebaidamies no tās lietas, ja nav kosmosa, noskaidrojam visu, kas un kā. Mazajiem kartingistiem droši vien, ka tās izmaksas arī ir mazliet tieši tāpēc tam ir zemākas. iespējas atnākt uz to pašu kartingu hali, kur ir bērnu kartingi pieejami pamēģināt, kas maksā vispār praktiski neko. Nu, skaidrs. Par šo sezonu runājot, kartingā par sasniegumiem un tam līdzīgi šogad vairāki ir startējuši labi gan kartingā, gan šosejā. Starp citu, Nitišs, Calko, Šleganovs, bet tie visi ir tie, kur sauc, nu, tagad jau varētu viņus teikt par vecajiem bukiem, ja? Un viņi startē ļoti labiem panākumiem citos autosporta veidos arī. Kā ir jaunajiem? Kā nāk klātā jaunā paudze un, starp citu, kādi ir panākumi šiem te jaunajiem sportistiem? Jauniem sportistiem ir grūti ar starptautiskiem panākumiem, viņi pēc noteikumiem nedrīkst startēt līdz 13 gadu vecumam. Skaidrs. Nekur sevišķi tālu ārpus Latvijas. Bet mums ir jaunie sportisti, kas ir Baltijas čempioni, kas ir Igaunijas arī čempioni. Tad, ir ļoti labi, bet vispār es teikt, ka kopumā priekš latviešu sportistiem šis gads ir bijis ļoti labs, ja ne viens no labākiem, kā mēs zinām, tad Konstantīns Calko, kas ir arī Baltijas čempions kartingā šogad, ir kļuvis par Eiropas čempionu radikāli izturības sērijas pasākumos. Tieši tāpat Haralds Garkaklis ir bijis uz piedestāla Eiropas posmos. Ja Reinējs pareizi atminos, arī Vītola uzvārds kaut kur parādās. Vītols ir viennozīmīgi viens no jaunajiem talantīgākajiem braucējiem, kurš faktiski dominējis ir visur, kur ir braucis visu sezonas garumā. Un kad būs iespēja startēt arī ārpus mūsu reģionu, tad es domāju, ka tur ir noteikti būs. Tad, principā, tāda pozitīva vēsma, tā bāze, tur viss notiek un nekas uz vietas nestāv. Viss tiešā pareizajā kustībā, pareizā virzībā. Klau, tu pats jau pat pieminēji, starp citus autosporta veidus. Nu, es arī viņu pieminēju to pašu Calko. Starp citu, ir kaut kāda statistika, uz kurien visvairāk aiziet kartingisti un cik tad ir tie, kas paliek tikai kartingā vai, tomēr pamatā aiziet uz to autošosei? Kā tur īsti ir? Ļoti grūti pateikt, jo ir, protams, tēvi, kuriem ir pilnīgi skaidra bērnu nākotnes programma, kā, piemēram, var minēt to pašu Nitišu, kurš ļoti skaidri zina, ko grib, un tā programma ir sastādīta, bet ir ļoti daudz, kad runā ar tēviem un prasa, ko tad puika darīs, skaidrs, ka visu mūžu nebrauks kartingā, daudz rausta plecus, un īsti nevar atbildēt, droši vien, ka tas ir lielā mērā saistīts ar to, kādas būs finansu iespējas. Tad, kad... Jā, bet kartings šajā gadījumā, uzsvērsim vēlreiz, ir tas man šķiet autosporta veids, un tiešām sauksim viņu, kā tas ir. Viņš ir autosporta veids, savādāk to nosaukt nevar. Tad attiecīgi šis ir autosporta veids, kurā tad var startēt faktiski no vismazākā vecuma. Kāds ir pats jaunākais kartingists Latvijā? 6 gadi. 6 gadi? Tas ir faktiski cilvēks labi, ja pirmajā klasē vispār iet. Jā, bet tāds skats tajās sacensībās diezgan amizants, tad ķiverītis ar kājām. Tas ir tas stāsts, Reini, kad nākas reizēm redzēt autosporta programmu numur 1, kur tiek intervēti šie te mazie kartingisti, un tas puika brauc tā kā traks pa to trasi un izcīna uzvaras, bet viņš nevar intervijā salikt divus teikumus kopā. Tieši tā, viņš izkāp no kartinga un iet milz kūciņas. Tas ir fantastiski. Tas ir fantastiski. Klau, kā mums ir ar trasēm? Ar braucējiem ir skaidrs, ar vecākiem viss ir skaidrs, viss noteikti ir pareizā virziens, bet kā ir ar trasēm Latvijā? Cik reāli ir tādas, kurās var notikt laba līmeņa kartinga sacensības un faktiski, cik mēs braucam ārpus Latvijas, tad cik mums tas resursi pietiek šeit pašiem? Trases īstenībā ir vēl viens arguments, kāpēc visām 3 valstīm ir jānāk kopā, jo katrā valstī ir 2, labi, 3 trases, un, protams, kad apnīk tikai pa tām 3 trasēm braukt, un tas arī neveicina īpaši izaugsmu. Latvijā šobrīd, protams, ir Kandavas kartodroms, kas ir top līmeņa trasi, ir 333 trasi robežos, kas arī ir ļoti laba trasi. Un kas ir vēl viena labā ziņa, tad tieši pāris nedēļas atpakaļ bijām Madonā, tur pateicoties vietējiem entuziastiem un arī, saprotu, ka vietējās pašvaldības atbalstu, ir atjaunots arī tas Madonas kartodroms. Madonā? Tur ir ārprātīgi milzīgs darbs ieguldīts, viņi ir arī pārbūvēts, tā modificēt. Tur ir ieguldīts milzīgs darbs vēl. Šis tas tur ir atliktas pēdējās lietas, kas jāizdara, un ceram, ka gada otrā pusē izdosies arī tur kādu sacensību. Madonā tas tā kā vēsturiski tur ir cēlies, vai tur ir kaut kāds iemesls, varbūt tur kādi braucēji tādi labi nāk no turienes? Tur ir vēsturiski, tur trasi bija joprojām diezgan, tur nebija iespējams braukt, jo asfalts bija vecs, un
un sabrukus faktiski, bet tur bija vietējo entuziastu grupa, kas ņēma to visu savās rokās un veiksmīgi arī ir realizējuši. Nu, super, Maleči, godu vārds atbalstam ar visām 4 rokām kājām. Par vecu asfaltu runājot, Reini, kā mums šobrīd izskatās ar piķernieku trasi? Ir braucams vēl tas piķis tur? Nu, braukt tur teorētiski var, sacensības rīkot diez vai. Nu, tur ir īstenībā mums tik daudz, tur nav vajadzīgs, lai to trasi atkal savest braukšanas kārtībā, un es saprotu, ka tur šobrīd izskatās, ka to varētu tas tā arī notikt. Nākošais gads skaidrs, ka tur braukt diez vai varēs, bet ļoti ceram, ka galīgi nelikvidēs. Nu, izskatās, ka mums noderētu kāda igauņu šprice, redz, viņiem tur tāda viena injekcija tika izdarīta un pasies, kā sanāca, tādu diezgan vērienīgu projektu pabeiguši par diezgan sešciparu skaitļiem. Un, starp citu jautājums par to igauņu miljonu vērto trasi, tur arī ir karting trasi. Tur ir karting trasi arī, jā, tur ir, man liekas, ļoti daudz dažādas trases, gan karting, tieši tā? Nu, viņiem ir kaut kā izdevies piesaistīt Eiropas līdzekļus, kur es saprotu, ka mums tas nav iespējams. Kādu iemeslu dēļ. Bet vismaz varam izmantot šo iespēju. Mums būs iespēja tur izskrieties pa to? Protams. Super. Es domāju, ļoti daudz gaida to nepacietību. Starp citu, par mazajiem karting brāļiem, es viņus nosaukšu, parunāsim par minikāriem. Braucamie bez motoriem gal galā. Nē, es gribētu vienkārši tavas domas domāt godīgi. Es neesmu vairs tādā lietas kursā kopš, starp citu, vēl viens Kaņems Kalniņš ar šo sporta veidu nodarbojās savā laikā. Bet, interesants pasākums, jebkurā gadījumā, lai iemācītos vismaz tās pašas trajektorijas un tās sākums, kā Rioli, tas laikam ir vienīgais autosporta veids, kurš ir relatīvi bez maksas. Ja tā ir, jo ir iespējams ar to nodarboties jauno tehniku centrā. Vai tas arī ir tas nav zem karting komisijas? Nē, tas ir zem karting komisijas, bet tā ir apakškomisija, kas nosacīta savu dzīvo, bet es domāju, ka tas pasākums ir brīnišķīgs priekš puikām, kur var atrast finieru gabalus, riteņus un to visu saskrūvēt kopā. Es domāju, ka tas tiešām brīnišķīgi un arī pareizi teica, iemācīties trajektorijas, laikam labāk vairs instrumentu. Tieši tā, attiecīgi tos, kurš sākumā varbūt mazliet bēdē tā motora rūkoņa un visas tās eļļas un tam līdzīgi, iekāpjam minikārā un ležam lejā pa Siguldas bobsleju uz to saucamo trases ceļu, vai ne? Tieši tā, piedām, es zinu, ka mūsu sportistiem arī diezgan labi rezultāti Eiropas sacensībās, tā kā. Vēl viena lieta, ar ko sākt. Cik jocīgi nevarētu teikt, Latvija ir kalnaina zeme sevišķi, bet kaut kā viņiem izdodas. Bet atrod. Profesionālais kartings jau sen tā kā vairs nav. Teiksim tā, viņš nav tik masveidīgs pasākums, bet, ja mēs runājam par Openfight un Red Bull Kartfight, kartinga magnetieru pasākumu ir baigi labi apmeklēt, vismaz cik es esmu novērojis no malas. Starp Red Bull Kartfightā, ja es nekļūdos, bija pāri par 300 dalībniekiem posmā. Tad kā tur gāja tam uzvarētājiem? Tu esi sekojis līdzi, viņam man šķiet bija jābrauc kaut kur uz tālākām zemēm uz finālu. Bet, es nepateikšu šobrīd, es nezinu. Bet tas lielais dalībnieku skaits ir izskaidrojums ar to, ka protams, kartings viņi grib nodarboties profesionāli un augstā līmenī, tur liela daļa sastāda zināšanas, regulējumi, pieredze. Protams. Milzīgs darbs, kas ne visi ir gatavi to. Ja? Tāpēc, protams, tādiem Red Bull fightiem, kur vienkārši atnāc samaksāt dalības maksu un gūst kaifu, vienmēr būs ļoti populāri. Ļoti labi, ka tāda pasākuma ir, jo varbūt arī tur kādam ir āķis lūpā. Es domāju, pilnīgi noteikti. Es pilnīgi noteikti domāju tā. Kāds tad varbūt tā loģiski nobeidzam ar to nākamo sezonu, tās jaunās vēsmas. Redz, paskaties, Žiguļu čaļi jau ir sākuši sezonu, tur jau viss dārdu noteikti. Kad jums sāk sezonu un kā viņa izskatās, kāds būs nākamais gads kartingā? Kaut kādas progresa lietas, kaut kādas attīstības, tu jau pieminēji Madonas trasi. Starp citu, par mūsējiem, par tiem starptautiskajiem mačiem varbūt arī, kas nākamgad ir gaidāms, kur brauksim? Jā, pirmkārt, mums vēl ir tāds gada lielākais pasākums, daudziem sportistiem vēl būs. Patīkamākais. Šonedēļas nogal, jā, tas ir Rotaks pasaules fināla sacensības, kur vāji sportisti nebūs, kur ir sabrauc no aptuveni 70 valstīm čempioni. Un tad mūsu 5 puiši mēģinās arī tur izcīnīt labus rezultātus. Yes. Es domāju, ka cerības noteikti ir labas, jo es saku, mūsu puišiem šogad labi iet ārzemēs. Tā, kas attiecās uz čempionātu, tad plānojam viņu sākt aprīļa beigās šobrīd pēc projekta. Mēģināsim darīt tieši tāpat, kā tas bija šogad, taisīt kopā Baltijas un Latvijas un Lietuvas un Igaunijas čempionātu posms, kas nozīmē, ka 4 sacensības būs Latvijā. Un pa vienam čempionātu posmam Lietuvā un Igaunijā.
tā visumā. Ok, nu ko, izskatās, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Es domāju, ka mēs mēģināsim vēl starpsezonas laikā uzaicināt pie mums studijā, protams, arī Latvijas kartiņu braucējs. Tas, bez tā nekārīgi neiztika, kamēr čaļi līdz aprīlim atpūšās, domāju, pietiks laiks atbraukt līdz mums. Bet šodien mēs noteikti sakam paldies Latvijas Automobīļu federācijas kartiņu komisijas vadītājiem Reinim Pozņakam. Un Reini, lai darba pilnas rokas, lai izdodas iecerētais un pulcē to kartiņu saimi, tā galu galā ir tā autosporta pamatskola un tā ir tā vieta un lieta, ar ko viss sākas. Paldies tev, Reini. Lai izdodas. Čau. Radio 101. Reiz dzīvoja 3 ļaundari – Čakaris, Besis un Kreņķis. Viņi rija visu labo cilvēku laiku un priecājās redzot, kā ļaudis čakarējās, mēģinot apdrošināt savus auto. Taču 3 kaitniekus pamanīja Otstas.lv. Komanda ar ērtiem un labiem risinājumiem auto apdrošināšanā. Tagad cilvēkiem klājas daudz labāk, jo apdrošināt savu auto Otstas.lv ir ātrāk, ērtāk un mierīgāk. Ienāc www.otstas.lv un dzīvo zaļi. Žurnāls Figaro. Viegli un saprotami par aktualitātēm Latvijas un pasaules klasiskās un populārās mūzikas dzīvē. Intervijas, recenzijas, talanti un leģendas. Abonē Figaro 2013. gadam tikai par 7,96 un dāvanā saņem Figaro kultūras karti. Abonē Latvijas pasta nodaļās un www.figaro.lv. Radio 101. Vess Motors, Toyota un Otstas.lv piedāvā 101. Rūts. Jā, nu ko, pēdējais rūciena sprints ir sācies jau vislāp. Tu kāds nezina vai neatceras latviešu tautas pasakas Egon. Bija tāda lieta, vai ne? Nu, ka pasakas beigās vienmēr kāzas, bāle, viss tā kā labi beidzas. Un viņi dzīvoja ilgi un laimīgi. Nē, un tad tur bija vēl tādas frādes, tur es biju, un tur es ēdu, tur es dzēru. Tur man tika. Un viss. Tā ir dziesma tāda. Jā, bet redzi, savā ziņā pasaka, savā ziņā nē, dziesmas arī bija. Un bija pagājušo sestdienu, un rīt es tur biju. Protams, runa ir par faktiski autosporta sezonas gada patīkamāko sadaļu, un tās ir balles. Galu galā šīs te noslēguma balles, un pagājušajā sestdienā Latvijas Automobīļu federācijas standarta automobīļu komisijas gada noslēguma ballē tika suminēti ļoti daudz. Es gandrīz varētu teikt tā, reti kurš neuzkāpa uz skatuves pēc kāda ķipīša, tā ka puiši ir strādājuši visu sezonu un braukuši diezgan spārīgi, bet arī jautri tie sakisti, viņi ballēs gandrīz līdz rītam, un skaisti galdi, protams, bija bagātīgi klāti, un, ja godīgi jāsaka, likās, ka cilvēks, ar ko mēs pat runāsim, uz skatuves kāp visvairāk, bet to mēs viņam arī pašam pajautāsim, dāmas un kungi, ļoti, ļoti bieži mūsu pieminētais un jaunais talantīgais autobraucējs, arī starp citu šī gada Okarts Autosporta akadēmijas finālists Kristaps Feldmans. Sveiks, Kristap. Sveiki. Čau. Klau, cik reiz tad tu kāpu uz skatuves sestdien? Pats tu saskaitīji? Jā, saskaitīju, sestdien sanāk kāpu 6 reizes. 6 reizes? Jā. Un katru reizi pa kausam? Jā. Un pie kādas medaļas arī tiki? Tiku arī pie medaļas. Medaļa tika par ziemas sprinta čempionāta 2. vietu. Opā. Tad tev jau ir tavās mājās izbūvēta atsevišķa istaba kausu plaukti un tam līdz, jo cik mēs zinām, tad tu esi startējis faktiski gandrīz visās standarta automobīļu disciplīnās, izņemot rallija sprintu, kurš starp citu sen jau, kā godīgi sakot, vairs nav pieskaitāms pie standarta automobīļu sacensībām, tad tev to kausu noteikti par šo sezonu ir diezgan daudz sakrājies. Kā tev ir gājis? Jā, runājot par plauktiem, istabas gan vēl nav uzbūvēta, bet 3 plaukti ir, kuri jau ir pilnīgi pilni un kaut kas ir jādomā. Jau vairāk. Jau sāc kastēs likt jau. Jā, vairāk pie gultas visi jāliek, jo vairāk tiešām nav vietas. Bet... Ko, atgādini mūsu skatītājiem un klausītājiem, kādā vecumā tu esi šo te sasniedzis, šo te daudzos kausus? Cik tev tagad gadu? Tagad man ir 16 gadi. Wow! Tuliņ pat paliks 17. Ar autosporta pašu es nodarbojos maz, tas ir kaut kādi 2 gadi, bet iepriekš 3 gadus apmēram es vēl nodarbojos ar motokrosu, un tur jau laikam tas lielais kausa lērums tika iegūts. Kas ir tie sacensību veidi, kuros tu šogad piedalījies? Šogad es piedalījos gan supersprintā, gan vasaras sprintā. Un, manuprāt, rezultāti bija ļoti labi. Es vispār esmu ļoti apmierināts ar šo sezonu. Ļoti liels prieks pašam ir par iegūto uzvaru pilnpiedziņas turbo klasē.
Varbūt ir tā mazliet bēdīgi, ka palika otrais priekšpēcņas klasē, bet, protams, es ļoti labi apzinos, ka Guntis Lielkājs tomēr ir cilvēks ar lielāku pieredzi, un tas tomēr ir autosportā stipri augstāk uzkāpis. Es domāju, ka es nekļūdīšos un teikšu, ka Guntis Lielkājs ir 2 reizes vecāks par tevi. Tas nav mazsvarīgi, piedod Gunti, protams, ja es kļūdos tavos parametros, bet Klau Kristap, tad sanāk, ka šo sezonu es tiešām nesamānījos, tu esi braucis faktiski visos standarta automobīļu sacensību veidos un arī starp citu ar dažādām automašīnām dažādās klasēs. Tad man uzreiz tev tieši jājautā, vai nav tā, ka tu visu šo te tik ļoti centies dēļ Okarts Autosporta akadēmijas, jo cik mēs, protams, visi zinām, tu startēji arī šajā 2. gadu, starp citu jau startēji Okarts Autosporta akadēmijā, un arī tur tev bija diezgan labi panākumi šo sezonu. Kā tur īsti ir? Vai tu vienkārši tā brauc visu, ko var braukt, jo tā ir lieta, no kuras tu pārties vairāk nekā no gaisa un ūdens? Gan braucu visu, ko varu, gan arī braucu pieredzes pēc, tāpēc, ka jo vairāk tu brauc, jo, protams, tev lielāka pieredze, un arī braucu akadēmijas dēļ, tāpēc, ka tomēr es pirms pieteicos akadēmijas, nekad nebiju braucis par priekšpēcņas mašīnu, tikai vai no aizmugures, vai arī pilnpēcņas, un tāpēc mēs sākām braukt ar priekšpēcņas mašīnu. Šogad akadēmijā, es ieguvu 2. vietu, mazliet tomēr man pietrūka līdz 1. vietai. Tas varētu būt tādēļ, ka sanāca sastrādāt nepatikšanos man Bauskā, 2. atlases kārtā, vienā no pēdējiem līkumiem, un iespējams tur arī es pazaudēju to 1. vietu, bet, protams, Emīls Blūms, tas tomēr, tāpat kā Guntis Lielkājs, arī ir ļoti jau mūsdienās augstu uzkāpis cilvēks, un es domāju, tas arī akadēmijai patika, ka viņš brauc ar stenogramu, un tomēr viņš nav nekāds supersprintists, viņš jau ir rallists. Tam es pilnīgi piekrītu, bet šajā gadījumā es, Kristap, noteikti varu uzslavēt arī tevi, jo vērojot tevi no malas un starp citu tavu cīņu, piemēram, ar to pašu Oto Patmalnieku, izskatās, ka tu esi jau tagad diezgan universāls braucējs, cik es redzu, tad gan asfalts, gan grāns tev padodas vienlīdz labi, un redzot tu, kā tu to turbos varu imprezu lietas krāmē, šķērē un liec pa tramplīnēm, man liekas, tev ar vadības svirām viss ir vislabākajā kārtībā, viss ir pieredzē. Klau, tad par patīkamām lietām, kā tad, Kristap, tu beidzot uzvarēsi Okarts Autosporta akadēmijā? Kāda plāna uz nākamo gadu vispār? Nākamais gads vēl ir, tā teikt, miklātīts, tur mēs pagaidām vispār neko nezinām, esam sākuši būvēt pilnpēdziņas automašīnu, tā paša Subaru Impreza priekšā plus klases, protams, mēs saprotam, ka tas ir ļoti pārgalvīgs vispār tāds solis, protams. Bet tajā pat laikā mēs tagad veidojam sarunas ar Okartas Autosporta akadēmijas galvenajiem vīriem, un iespējams, ja viņi mums kaut kā panāks pretī, vai mēs vienosimies par izdevīgiem nosacījumiem, tad varbūt arī braukšu ar zaļo Fiestu. Pagaidām mēs vēl neko nezinām. Paši esam tādā kā nesaprašanā. Tagad mēs, tā kā mēs nezinām, ar ko brauksim, tad tāpēc mēs katru nedēļu ļoti intensīvi mācāmies rakstīt stenogramu un lasīt un visu to, ko vajag, neatkarīgi ar to, ar kādu mašīnu es braukšu. Kristap, galvenais tajā visā ir tas, ka viss notiek, un par to man, protams, milzīgs prieks. Man prieks par taviem esošiem panākumiem, un gal galā mēs visi turēsim īkšķi, lai pie tā tu neapstātos, un viss, ko tu esi iecerējis, izdotos arī nākam sezonu, un tuvākos 5 un tuvākos 10 gadus, Kristap, tev turēsim īkšķus. Paldies tev par šīs dienas sarunu, diemžēl laiks mums kā vienmēr ir ierobežots, bet tas nekas, es domāju, ar tevi mēs tiksimies nevienreiz vien, gan šeit, gan trasēs. Čau! Atā. Un jums, mīļie, man atliek vien pateikt, ka viss atrisināsies šo svētdienu. Proti, runa ir par pirmo formulu, un ASV posms mums nedeva, asinskārajiem skatītājiem nedeva to gala atbildi, kurš tad būs šī gada pirmās formulas čempions. Sebastians Vetels gan ir priekšā, bet šobrīd izskatās, ka Alonso vēl viņu var noķert. Arī cīņa par 3. vietu, starp citu, šobrīd vēl pirmās pilnās parātā, ka no ASV visi dodas uz Brazīliju, un mēs jau svētdien uzzināsim, kurš tad būs šī gada F1 čempions. Bet mēs sestdien pabalēsimies vēl vienā balē. Latvijas Automobīļu federācijas rallija komisijas gada noslēguma balli. Tur noteikti ies jautri, būs arī daudz apbalvojumu, bet ar jums, klausītājiem un skatītājiem, mēs tiekamies nākamā trešdien, 7:00 vakarā. Lai jums labi rūc! Atā!